Kā atrisināt daļveida nevienādību? Pirmais, ko mēs varam apskatīties, kādam šim skaitlim jābūt, lielākam vai mazākam par 0, lielāks par 0, ja kāds pozitīvs skaitlis. Otrais, ko mēs darām, ir nosakam nulles. Tas ir vienkārši apskatāmies x plus 5. Tam 0 būs minus 5 un minus 1 tam būs 0 viennieks. Mēs šos punktus atliekam uz x as. Tas ir 1 un tas ir minus 5. Aplīši ir tukši, ja mēs šo skaitļus neieskaitam, tāpēc, jo, ja mums, piemēram, apakšā būtu 0, tas nav definēts, un augšēji būtu 0, tas būtu vienāds ar 0. Tā nebūtu patiesa, tāpēc ir tukši aplīši. Tad mēs uzvelkam, kur šīs funkcijas dodās. Kā to noteikt? Mēs vienkārši apskatāmies uz šīm funkcijām. Piemēram, x plus 5, ja x ir jebkas mazāks par minus 5, par minus 6, viņš būs zem x as, un viņš pieaug, pa katru skaitli viņš aug, tāpēc šī ir augoša funkcija, un otrs ir 1 minus x, tāpēc viņš ir pozitīvs ar visiem negatīvajiem līdz minus 1, jo piemēram minus 7 reiz, jo te ir minuszīme, minus 7 reiz minus ir plus 7, bet šī ir dilstoša funkcija. Mēs skatāmies, kas ir zem funkcijas. Šeit funkcija ir virs x as, un šeit ir zem x as. Tas nozīmē, ka šie skaitļi visi būs negatīvi, un šie skaitļi visi būs pozitīvi, kas veidos mīnus. Šeit intervālā starp minus 5 un 1 skaitļi ir pozitīvi un skaitļi ir pozitīvi. Tas veidos pozitīvu zīmi. Tālāk pozitīvi un pozitīvi, tā būs pozitīvs, varbūt ļoti mazs, bet pozitīvs skaitlis. Un šeit tālāk no 1 un uz priekšu te ir negatīvs, jo viena funkcija ir pozitīva un otra ir negatīva. Atbilde ir x pieder minus 5 līdz 1 ar apaļajām iekavām.